Es ar pH diētu nodarbojos jau 5 mēnešus. Sākās viss ar to, ka pēc aptuveni gadu ilgas gaļas ēšanas pēc 14 gadu veģetāra uztura es sajūtos ļoti slikti, slima, ļoti daudz slimoju un mēģināju atrast kaut kādu veidu, kā no visas šīs nepatīkamās sajūtas, no slimībām tikt vaļā. Un tā kā es diezgan labi pārvaldu svešvalodas, protams, es vērsos internetā, meklēju, lasīju, aizrāvos un sapratu, ka šī lieta ir ļoti populāra Amerikā, Anglijā, var sakot, anglofonijā pasaulē. Un tur arī es iepazinos pirmo reizi ar Roberto Younga un Šellijas Redfordas Youngas, kas ir šīs grāmatu autoru, viņu veikumu, viņu pētījumiem un arī tādu kā programmu, kā šo visu īstenot. No sākuma, protams, pirmā reakcija bija tāda, ka ļoti grūti, kā ar ko savienot, kāpēc tieši šāda struktūra, kāpēc šie produkti. Bet principā pēc jau kādu 3 mēnešu eksperimentēšanas un padziļinātas lasīšanas, es sāku pamazām saprast, kāpēc tieši tā un nekā citādāk. Mēs 2 dienu laikā varam izārstēt iesnas, es pati vairs kopš tā laika slimoju, neesmu itin maz. Es ļoti ceru arī, ka neatgriezīšos pie tā. Nevarētu teikt, ka es esmu ļoti kategoriski, pilnīgi visu ievēroju līdz pēdējiem sīkumam. Toties par 90% esam droši var teikt, ka es ievēroju šo programmu, kas ir aprakstīta arī šajā grāmatā, bet domāju, ka svarīgāk ir nevis akli turēties, bet tiešām uzticēties savām sajūtām, jo vairāk ķermenis attīrās, jo labāk tomēr sajūtas pasaka priekšā, ko tieši vajag un ko nevajag. Pamatā, šai diētai par šķidrumiem runājot, ir ūdens ar citronu sulu, kas jāizdara aptuveni 3 līdz 4 litri dienā, kas no sākuma man šķita, tas ir kaut kas absolūti neiespējams, jo, līdz šim 3 krūzītes tējas dienā tas bija tā, ka jau ar lielām mokām, bet tagad, man ir darbā stāv 2-litrīga citronu ūdens pudele uz galda un līdz pusdienas vidum viņa jau ir tukša. Man tas vairs nepārsteidz un man šie 4 litri ir tā, kā kādreiz bija padzerties 3 krūzītes. Un katru reizi stāstot, mēģinot pastāstīt cilvēkiem, kas tas ir, ko es daru, sapratu, ka tas nav viegli, jo sākt stāstīt schēmas, kas ar ko un kāpēc, un visu to, šo bioķīmisko fonu, kas ir šajā grāmatā ļoti labi paskaidrots, kāpēc tieši nav jāēd konkrēti produkti vai produktu grupas, vai jāēd viņas stipri mazāk nekā ir pierasts rietumu diētā. Šajā grāmatā ir aprakstīta tā pakāpeniskā pāreja, kā šo diētu savā dzīvē ieviest, bet es sāku uzreiz momentā nākamajā dienā, sāku dienu dzerot ūdeni, ēdu vairāk dārziņus, daudz vairāk dārziņus un svaigus un dzēru sulas un atteicos no cukura, uz savu iniciatīvu atteicos no sāls un tas ir interesantākais, ka sākot ēst pareizi un kombinēt pareizi produktus, arī garša mainās. Un lietas, kas kādreiz likās negaršīgas un negaršoja, viņas tagad liekas garšīgas un visgaršīgākās ir bez jebkādiem kaut kādiem garšas bagātinātājiem, ja tā var teikt. Tikai pastiprinātāji. Jā, bez sāls, bez cukura. Jau 4 mēneši apkārt, kopš ievēroju, un 4 mēneši, mīnus 20 kg. Man liekas, ka tas ir labs rezultāts. Es sevišķi, ka es neesmu tur baigi stresojusi un iespringus uz to, ka ārprāts man vajag tos kilogramus dabūt nost, un cik man tur man nav svara līdz ar to, es nesakoju līdzi vienkārši tā. Pēc laicīgi kaut kur, kur ir iespēja nosvērties, tad nosvēros, izpētu. Tālāk, viennozīmīgi var ieteikt šo diētu, pat ne diētu, mēs gribētu teikt, tas ir dzīvesveids, jo sākumā neticēja, ka Zela man teica, ka efekts var just 3. dienā. Es teicu, ko tu stāsti? Un tā kā es pati izmēģināju, un es 3. dienā jau jūtu, es jūtos daudz labāk, man ir vairāk enerģijas, kaut gan es neēdu ne to cukuru, nelietoju vairs it kā tos produktus, kas reklamē, ka apēdiet un būs jums tāda enerģija. Un kas jūtos labāk 3. dienā, un pēc tam es stāstu tālāk savām māsām, un viņas man netic. Es saku, kā jūs varat neticēt? Es jums te stāvu smaidu un stāstu, ka redziet, es jūtos labāk, un visu, ko es daru, es vienkārši esmu mainījuši savus ēšanas paradumus.